Mēs laikam vienkārši risināsim demografisko krīzi tomēr, jā, šo podcastu. Mēs ne tikai darām, bet mēs arī gribam nodot kaut kādu savu mesiķu pasaulē, ne? Emocionālais atbalsts un no partneri ir viena no svarīgākajām lietām, lai vispār tiktu uz priekšu tālāk. Varbūt mēs varam ar saviem cilvēkiem, saviem aicinātajiem viesiem un savu paraugu, saviem stāstiem, mēs varam iedvesmot cilvēkus uz demogrāfijas uzlabošanu. Nu, bijis tā, ka es aizbraucu uz veikalu un es zvanu tev un prasu, es varu tagad iet veikalā, jā? Un tu man saka, nevar, vēl nav ienākus nauda. Numur 1. 80%, man liekas, finanses. Gatavtiem laimi ir bērnos. Welcome ģimenes podkastā. Tas ir pirmais sērijas, kā saka. Mēs gribam parunāt par atklāt un arī personīgas daudz lietas. Gribam pastāstīt par to, kā attīstīties pašiem, kā attīstīt ģimeni, kā augt, vienkārši kā attīstīties. Un droši vien, ka tie, kas mūs redz pirmoreiz, būtu vērtīgi pastāstīt, kas mēs tādi esam. Kāpēc mēs vispār par to runājam. Bet vispār mēs par to runājam, mums ir 2 lieli iemesli. Viens ir pēdējā gada laikā ir diezgan daudz mums tuvu cilvēki izšķīrušies. Un vēl ļoti liels iemesls tie, kas nezinu, janvārī. Ja? Tādai statistikai vienkārši, kāpēc mēs par to gribam runāt, par ģimenēm, par lielumu, par attīstību. Janvārī, vēl februāra dati, es biju cerējis, ka šodien jau būs februāra dati, bet janvārī 881 cilvēks ir piedzimis un 2408 cilvēki ir nomiruši. Līdz to mēs ceram, ka šis podcasts varbūt kaut kādā demogrāfijā palīdzēs. Tu pateici, kas tas par podcastu vispār? Jā, es pateicu podcastu. Yeah? Okay, labi. Jā, tu drīkst iepazīstināt ar sevi. Jā, es gribēju pateikt, ka mēs laikam vienkārši risināsim demografisko krīzi tomēr, jā, šo podcastu. Mēs ne tikai darām, bet mēs arī gribam nodot kaut kādu savu mesiķu pasaulē, ne? Nu, droši vien mēs gribam vienkārši padalīties ar savām vērtībām un to, kas mums ir svarīgi. Un mēs uzskatām, ka mēs esam tāds foršs piemērs labai ģimenei. Kāpēc tā uzskata, kas tāda esi vispār? Kas es tāda esmu? Es esmu tava sieva. Sveiciens visiem, kas klausās ģimene aug. Pirmo sēriju es esmu Līna Gotauta. Gustava Gotauta sieva, 4 bērnu mamma. Esmu arī vecmāte un dzemdību dūla. Kas vēl esmu? Tas laikam ir viss. Varbūt laimīgs sieviete esi? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi. Ar 4 bērniem trakums. Mēs, kad pateicām, ka mums būs 4, es visi domāju, ka es atceros, man tētis pienāca klāt, līdz tai Līnai mieru. Bet kas esmu es? Es arī esmu 4 bērnu tēvs. Es esmu precējies ar brīnišķīgu sievu Līnu. Un ikdienā es esmu uzņēmējs. Man ir biznesa pasaulē, es strauji augu, mēģinu attīstīt sevi un viss, kas ir cilvēki man apkārt. Vairāk kā 10 gadus ar to nodarbojos, ir diezgan, es teiktu, ok rezultāti. Ir izaugsme, tā teikt, nestāvam uz vietas. Tāpēc tev šķiet, ka tu esi tā kā tiesīgs runāt par šo tēmu. Nē, man liekas, ka ir jāvar vaļā, jo visi runā kaut kāda ģimene burkā, tur viss kaut kādas problēmas risina, bet man liekas, ir jābūt kaut kādam normālam ģimeņu podkastam, kur mēs sauksim savus tur pazīstamos draugus, kas arī ir mūsuprāt, ka viņiem ir ko pastāstīt, viņiem ir ar ko padalīties. Un arī tu tikko uztaisīji Instagramā aptauju, ja? Mēs parādīsim, cik bija vienkārši atbildes un jautājumi, tā kā cilvēkiem ir jautājums, kā virzīties priekš. Šis ir real life. Jā, mums ir mazs bērns, kurš var pamosties jebkurā brīdī, un sieva viņu var sākt barot. Tā kā it's life. Šajā podkāstā mēs runāsim par to, kas ir aktuāls ģimenēm, kādām grūtībām jāiet cauri, un kā tikt tam visam cauri, kā būt pašiem laimīgiem, kāpēc sievai prasīja viņu laimīgi, jo man liekas, ir dienas beigās tas ir svarīgākais, lai tu esi laimīgs. Lai sieva ir laimīga, vai ne? Lai sieva ir laimīga, un to arī pišku. Kā saglabāt ģimeni, kas mums ir ļoti svarīgi. Mums svarīgi ir jautājumi, tā kā zem šī video, vai kur jūs viņu klausaties, aiziet uz YouTube, atstājiet savu jautājumu, un sieva, protams, pa manīm smējās, bet labākiem jautājumiem, uz kuriem mēs atbildēsim nākamajos podkastos, es katram iedošu 100 eiro. Real money. Jo finanses bija viens no lielākajiem iemesliem, kad mēs veidojam aptauju Instagramā, kāpēc neveido lielākas ģimenes. Kāpēc neiet uz priekšu? Un tad droši vien ir vērts pastāstīt mūsu stāstu nedaudz, kā mēs esam nonākuši līdz 4 bērniem. Nu, kā mēs esam nonākuši?
nav nemaz tik sarežģīti nonākt līdz 4 bērniem, ja mēs skatāmies uz faktu kā tādu. Bet kā nonākt līdz 4 bērniem un saglabāt vēl tādas normālas attiecības savā starpā, normālas attiecības vienam ar otru, pašam ar sevi, ar bērniem, protams. Tas tāds, man liekas, visizaicinošākais un vislielākais ceļš, ka mēs esam izgājuši cauri. Jā, mēs sākām kaut kādā 15. gadā, mums piedzima pirmais bērns. Yes. Atceries Līnu, kurai piedzima pirmais bērns? Man liekas, ka es baigi neesmu mainījusies, bet kādi mēs bijām? Mēs bijām jauni, forši, iemīlējušies, aktīvi, enerģiski cilvēki. Un, pirmais bērns ienāca 15. gadā un nolika mūsu pauzes normāli. Jā, mēs tā pamēģināsim, vai sanāk, kad sanās, tad bija jāsāk ar... Bet mēs kaut kā uz 17. gadā uz otru arī saņēmāmies, tā kā tik liels pauzes jau neuzlikt mūsu. Jā, man liekas, ka mēs tā ātri tikām uz priekšu, tāpēc, kad bija daudz labas lietas no tevī. Man šķiet, ka tāds emocionālais atbalsts un no partneri ir viena no svarīgākajām lietām, lai vispār tiktu uz priekšu tālāk. Ļoti interesanti tiem, kas nezin. Man 17. gadā bankrotēja mans pirmais bizness. Un tas arī bija ļoti interesanti man, tāpēc, kad man piedzima otrais bērns, un tajā pašā mēnesī man arī iesniedz maksāt nespēju manu biznesu. Un es atceros, turēju to bērnu rokās, un es saprotu, ka es nezinu, kā es viņu pabarošu. Bet tāpat laikā tu saki, ka bija kaut kāds labs feedbacks no manis, un es kaut kā nespēju nenest to visu uz mājām, vai kas tur tāds bija, kāpēc tu piekriti? Kas tur bija? Es domāju, ka es tiešām tev varu pateikt lielu paldies vispār mūsu attiecībās par to, ka tu esi bijis tāds klātesošs un atbalstošs. Un tev viss vienmēr ir bijis tāds, aizies, būs labi. Kas ir man šeit rēta īpašība? Kas aizies? Partnerijām. Vīriešu kārtas partnerī. Jā, man tā pārliecība, man liekas, ka tu jebko dari. Man ir arī, mēs taisījām pasākumu, arī izdzēm bombas pasākumu, tie, kas varbūt ir dzirdējuši. Un viss tā ideja apakšā bija tā par to, ka, kā dabūt to pārliecību, kas aizies. Jo tā pārliecība, kas aizies, viņi virz uz priekšu. Un mēs gribam uz priekšu arī nākamajās epizodēs nedaudz vairāk ielīst iekšā tajā sajūtā, kā viņu dabūt, jo mums ir tikai mūsu pieredze, bet mēs gribētu pasaukt cilvēkus, kuri varbūt citiem to māca vai iedod kaut kādas arī praktiskākas lietas, jo mums ir tikai mūsu pieredze. Bet tā mana sajies un ka viss izdosies... Es nezinu, no kurienes tas ir. Es varbūt no mācas mīlestības pārāk liels, es nezinu, kaut kur man tas likās, bet es arī, es atceros, ka es tevi satiku, kad meklēju es biju izšķīries no ilgām attiecībām, es meklēju sievietes, teicu, man galvenais, lai viņa gudra. Vispār jau, kā saka, mēs sarunāsim. Un kad mēs satikāmies, man liekas, tev nav vairs tā kā atkāpšanās ceļa. Tu vairs nedomā, varbūt ne ar šito, varbūt cits partners. Un man liekas, tas, ko es bieži redzu un dzirdu, kad ir vīrieši vai sievietes runā, tā kā varbūt, ja nesanāks, tad mēs kaut kur citur ir labāk, jā? Jā, un tad vienmēr jau tev dzīve atnesīs to, ka, kur tur ir labāk, viņi atnesīs to realitāti. Un man liekas, ka tas ir tas, kas arī man līdzis ir vienmēr tā kā, mums pat ir bijis jautājums, ka mums bija 7 gadi kopā, mums bija jautājums, es tev, man liekas, prasīju, vai tu man prasīji, turpinam? Tas ir normāls jautājums, man liekas, visās attiecībās. Zini, kā saka, ka tie cilvēki, kas ilgus gadus ir kopā, tiešām tur 10 gadus, ja, viņi aprec vienu cilvēku, un pēc 40 gadiem viņi ir izdzīvojuši kaut kādas 2 dažādas laulības patiesībā, jo mēs jau visu laiku augam, mēs visu laiku bērni mūs maina, kaut kāda dzīves notikuma mūs maina, tas viss ir normāli, tas ir dabīgs ceļš. Un, protams, man liekas, ka jebkuras attiecības vienmēr nonāks brīdī, kad ir tas jautājums, mēs turpinām vai neturpinām. Jautājums, un tas ir arī tas jautājums par to, ko tu teici, kāpēc mums tik ļoti daudz apkārt cilvēki šķirās vai viņi neiztur to izaicinājumu, un uz to jautājumu viņi atbild, nē, mums laikam vieglāk būs iet atsevišķi. Vai tā ir vienmēr? Mana teorija ir tāda, ka nevis pēc 40 gadiem, tā kā tu teici, bet ka tev katru dienu tu pamosties citam cilvēkam blakus. Un ideālā gadījumā arī tu esi citādāks. Un tu audz, tu attīsties. Katru dienu, man liekas. Bet ir kaut kāds nianses. Vienu dienu es pamostos vegāns, vienu dienu es pamostos kā lielākais gaļādājs. Un blakus cilvēks tas ir vienkārši viņš. Labi, tas ir laiks, tā nav viena diena, bišķiņ jau laiks paiet. Bet labi, ok, ejam tālāk. Mums piedzima 3. bērns, kurā gadā 2013. Ak, tu jēzi, bišķiņ 10 gadus tikai nosačkoja.
13. 23. 15. piedzima. Tad 15, 17, 23. Bija starpība, bija pauze, kas tur notika tajā pauzē, ko mēs gaidījām. Līna gāja pašrealizēties. Īstenībā vēl viena no lietām, kas ir aktuāli jaunajām ģimenēm pēc mūsu aptaujas rezultātiem, tiešām, ka sievietes ļoti, ļoti grib pievērsties pašrealizācijai. Un tas bija tas laiks, kad vajadzēja attēlpu laikam arī mums. Un jā, Līna gāja mācīties un strādāt. Šajā podkāstā mēs meklēsim vispār atbildi uz to, jo mums ir teorija, ka, ja sieviete ir laimīga ģimene, tad pašrealizācija nav vajadzīga. Nē, vajag, protams, ka vajag kaut kādu laiku veltīt sev un savai izaugsmai, un ja bērni piedzimst vēl, salīdzinoši agrā vecumā, jau priekš mūsdienu cipariem diezgan agrs vecums bija 25 gadi, kad pirmais bērniņš mums piedzima. Man bija 25 gadi. Kaut kādā brīdī taču saproti, ka tu jau mājās galvu uzsprāgsi, tev visu laiku jāsēž mājās, un tad bija jāpaņem pauze un bija jāinsteno sevi kaut kādā veidā, un tad es gāju mācīties. Es jau tev arī teicu, tagad es iešu mācīties, tagad es pastrādāšu, un tad atgriezos atpakaļ pie bērniem, jo tur ir laime. Gototiem laime ir bērnos. Tad tu atgriezies ar diplomu, bija pastrādājis kā vecmāte, jau sāki ar sievietēm darboties vairāk, un 23. gads piedzima Lilīts, 3. bērns, 25. gads piedzima 4. bērns, tad mums ir 2 zem 2, un tā mēs šeit nonācām. Jā. Un tad mēs sapratām, ka ir demogrāfijas problēmas smagas, un ka varbūt mēs varam ar saviem cilvēkiem, saviem aicinātajiem viesiem un savu paraugu, saviem stāstiem, mēs varam iedvesmot cilvēkus uz demogrāfijas uzlabošanu, jo tev ir 2 ļoti skaisti dzemdību video, pēc kuriem daudzi rakstīja, ka viņi jau iet pie vīra un tā es 3. Ir īsti noskatījuši. Tā viņi nerakstīja, bet tas, ka kādu var iedvesmot, uzliekot skaistu mūziku. Vienam no dzīves grūtākajiem uzdevumiem, uzliekot skaistu mūziku, tu vari iedvesmot cilvēkus. Man ir tāds stāsts par priedēm. Mēs daudz pa mežu parku staigājāmies un ziemā es eju, un priedis ir nosniguši balts. Kā mežs izskatās, viņš izstās skaists. Bet īstenībā tā priede tajā pašā laikā sev uz pleciem tur tonām sniega. Un man liekas, ka tas skaistums ir, ka tu vari to grūto lietu tā kā padarīt vieglu. Pieliet skaistu mūziku, izstāst stāstu un beigās saka, īstenībā jau ir forši. Un tas, kas man liekas arī mani ļoti motivē, un man liekas arī man ir izdevies kaut kā to motivāciju tev nodot, kad mums jāskatās uz ģimeni un vispār uz dzīvi un vispār uz mērķiem, mums jāskatās nedaudz garākā. Jo mēs skatāmies tagad esoši, tagad ir grūti, pēc 2 gadiem būs grūti, pēc 3 gadiem būs grūti. Bet tad es iedomājos, man būs 70 gadi, man ir jau 4 bērni. Būs vēl kāds? Ejam tālāk. Varbūt, ja mēs strādājam pie šī jautājuma. Es vēl nekur nestrādāju. Bet, un es sēdēšu pie tā garā galda, tiem mazbērniem, tiem bērniem, un es eju uz to mirkli. Un tas mani stumj un virz uz priekšu, tāpat arī biznesā. Tev ir kaut kāds liels mērķis, un tu to grūtumu noņem nost, jo tev ir mērķis, uz kur tu ej. Nē, viens variants ir paskatīties uz šo tādā garākā periodā un saprast, ka varbūt šajā brīdī šis grūtums nav tik liels, vai arī otrs variants vienkārši skatīties uz to brīdi, kur tieši esi tagad un dzīvot tieši šajā brīdī. Nevis domāt par visām tām problēmām, kas gāžas un brūk apkārt, bet vienkārši paskatīties, wow, bļāviens, man ir tik forši bērni, man ir forši vīrs. Bet tev ir nekārtīgi viesistaba. Man ir nekārtīgi viesistaba, man netīri trauki un istaba vispār ir pilnīgā bardakā un māja ir bardakā. Bet paskaties uz tiem bērniem, paskaties uz savu foršo vīru un domā, īstenībā šajā brīdī viss ir kārtībā. Jā, tā pateicība, man liekas, visi par to runā, bet tā pateicība, ka tu vienkārši, samaksā veikalā un tu saki, paldies, ka es varu vispār to izdarīt. Tā kā pateicība ir tiešām milzīgs spēks, kas palīdz iet uz priekšu. Ķeramies klāt aptaujai. Man liekas, ka tur bija ļoti daudz atbildes, un mēs izvilkām tādus 6 lielākos punktus. Un es gribētu teikt arī, ka visa pirmā sezona būs par to, ka mēs tiem punktiem mēģināsim paiet dziļāk. Šodien mēs vienkārši iedosim kaut kādu savu stāstu, bet man liekas, uz priekšu ir vērts. Vispār vajag pastāstīt, kas tā pa aptauju. Tātad es savā Instagram kontā pajautāju. Es zinu, ka man seko daudz jaunas sievietes, māmas, ģimenes un pārsvarā jau arī cilvēki, kas tomēr ir tādā bērnu periodā. Un tā jautājums bija, kas ir tie iemesli, kāpēc varbūt tiek kavēts lēmums par vēl kādu vai vispār pirmā bērniņa ienākšanu ģimenē.
Un man bija ļoti daudz atbildes. Es vienkārši nezinu, kā var saskaitīt, ja tur nerādās man, bet tur bija simtiem vienkārši sieviešu dalījās savā pieredzē. Gan īsā formātā, gan nāca vēstules, garas vēstules, kur tiešām cilvēki ļoti emocionāli pastāstīja to savu redzējumu un to savu situāciju. Un tiešām es izlasīju katru ziņu. Paldies katrai sievietei, kas padalījās, kas veltīja laiku un tiešām ieguldījās, lai iedotu to savu vēstījumu. Es to sajūtu. Es sajūtu katru problēmu un katru to pārdomu. Un tiešām viņas ir īstas un mēs tajā dzīvojam. Katru dienu sievietes tajās dzīvo, katru dienu. Un par to ir jārunā. Vai mēs varam iedot tur uzreiz kaut kādu ātru risinājumu? Visticamāk, nē, bet vienkārši saprast to, ka tā ir īsta problēma, ko rāda arī šobrīd skaitļi, dzimstības skaitļi. Un vispār jāsaka, mēs bet runājam par vienu no arī valstiski vislielākajiem problēmām, kas šobrīd ir uzlikt. Viens ir drošība, un otrs ir demogrāfija. Par to ir jārunā, un tas ir svarīgi. Ķeramies klāt. Aptauja bija iespējīgi. Paldies tiešām visiem, kas piedalījās. Jo vismā tas jūsu atpakaļsaiti, tas, kas mums reāli motivē, iet priekš, jo, kā man Silviena vienmēr saka, kam to vajag, ko mēs vispār varam pastāstīt. Bet īstenībā mēs varam daudz ko pastāstīt, un mēs par to jūs pārliecināsim pirmajā mūsu, kā saka, sezonā, ja? Cik mēs kā 10-12 epizodes, es domāju, un tad jau skatīsimies. Tā kā jums arī mūs ir jāatbalsta, laiki, šēri, ja? Sūtiet mamām, bet draudzenēm, dalieties ar šo pasākumu, lai tas tā kā nav tikai pakluso noskatieties un padalieties storijos, parādiet, kura epizode jums patika vai kas jums liekas interesanti. Un, protams, jautājumi, lai mēs vienkārši varam šo visu veidot daudz interesantāk, saukt daudz lielākus arī ekspertus, jo vairāk skatās kaut kādu lietu, jo vairāk cilvēki grib nākt uz turienu un uzstāties, ja, vai piedalīties. Bet ķeramies aptuveni. Numur 1, 80%, man liekas, finanses. No. Man liekas, tagad tas ir pastāsti savu stāstu, ko tu man no rīta stāstīji. Kur stāsti? Par finansēm. Kā mums ir gājis 10+ gadi uzņēmēji darbība bankroti, kā ir gājis tām finansēm? Vai tiešām? Slikti ir gājis, ir gājis visādi, protams, kad ir labi, jā, tad ir labi un tad ir forši, bet šis ir real deal un tas ir skaidrs, ka katrā ģimenē ir kaut kādi finansiālai izaicinājumi visticamāk. Ko tu gribēji, lai es pastāstu? Es nezinu, vai tam ir nozīme. Es domāju, ka katram ir kaut kāda finansiāla izaicinājuma. Mums ir 4 bērni. Mēs esam izgājuši cauri ļoti dažādiem dzīves periodiem. Tā kā arī brīžos tiešām, kad ir bijis tā, ka es aizbraucu uz veikalu un es zvanu tev un prasu, es varu tagad iet veikalā, ja? Pirkt pārtiku. Un tu man saka, nevar, vēl nav ienākus nauda. Tā kā tu brauc uz veikalu, jo tev jāpabaro ģimeni, bet tev nav pa ko īsti nopirkt to pārtiku. Ja? Un, tā mums ir bijis vairākas reizes. Ir daudz interesanti bijis, kad nav kur degvielu ieliet, jāapstājas degvielas tankā. Visādi ļoti interesanti stāsti bijuši. Ak, Dievs, atceries, kā es apstājos toreiz es braucu ar bērniem uz pilsētu no laukiem, man pārsprāga riepa pa ceļam. Un man reāli mums nav uz konta naudas, lai mēs varētu vispār, ko man tagad darīt, kam man zvanīt, nevar izsaukt evakuātoru, jo man nav ko samaksāt, jā. Jā, mēs kaut kādas tur esam, mēs kredītas kaut kādas tādas lietas mēs vispār tur neatbalstam un nedaram, tā kā līdz ar to, tādas savas resursus, bet es pēc tam runāju kaut kādā ar astrologu, viņš teica, ka tas bija zemākais punkts tavā dzīvē. Es domāju, ir iespēja, ka mēs iesim uz augšu, bet ar tām finansēm, tas smieklīgais ir kā mūsu tas teiciens, jo vairāk bērni, jo vairāk naudas, viņš reāli ir, tā mūsu realitāte. Tu vienkārši teici piespiests. Jā, tas ir tā kā biznesā, saproti, mums ir ērti Latvijā daudz mazie vidējie biznesmeņi, vidējie varbūt tā, kuri ir ērti iekārtojušies, tā kā es skatījos arī vienu podcastu un saka, Amerikā, pieņemsim, šāds biznesmenis nekad vairs nebūtu. Tāpēc, ka viņu piespiež tā konkurence, tā situācija, viņu piespiež mainīties. Latvijā ir ļoti daudz šie mazie vidējie biznesmeņi, kas nemainās. Viņi kā tirgo savus sieriņus 20 gadus, tā viņi tirgo. Un man liekas, ka ir bērnu un tā ģimenes izaugsme, viņa tev ir tā kā arī biznesā, viņa tev iespiež vietā, kur tev ir jārisina lietas savādāk. Tu vairs nevari visu izdarīt. Tu vairs nevari, jo, mēs gribam vienmēr būt visur pudelēm pa korķi, gribam visu izdarīt tā kā, bet
kad tev ir, nezinu, bērns uz rokām, 2 vēl bļauj, un tev vēl zvanā, kāds darbā, par darbu kaut ko zvana, tu saproti, tev ir jāņem asistents, tev ir jāņem kaut kāds palīgs, kas tev to... Labi, bet vai cilvēks vispār grib sevi tajā ielikt? Tāpēc, ja viņš izvēlās, viņš negrib sevi izstumt no tās komforta zonas ārā un ielikt sevi tādā situācijā, kur viņam ir bērns uz rokām, viņam jāizdomā, vai viņam būs vakarā ko ēst vai nebūs. Cilvēks jau to negrib. Bet tur jau tas stāsts, ka man bija šodien tāds, mēs ieliksim arī iekšā bildīti, kur tādi 4 līmeņi - komforta zona, baiļu zona, izglītības zona un izaugsmes zona. Un man liekas, ka ļoti maz cilvēki izlien ārā no tās komforta un baiļu zonas, un viņi iet tajā izglītības un augšanas zonā. Un, kas var būt labāk kā situācija, kas liek tev strādāt ar tevi, ar tavām kaut kādām. Ar tevi, jā, bet ja no tevis ir atkarīgs vēl tavu bērnu dzīve. Bet tas jau ir, kā man bija tas video par to, vai tu esi gatavs mirt savu bērnu dēļ. Viss pateiks jā. Es saku, kāpēc tu nekļūsi par vislabāko cilvēku, tur vislabāko biznesmeni, vislabāko tādu, vislabāko par sevi neparūpējies vislabāk. Tā jau ir tā nomirt dēļ bērna, ka tu izdari visu, lai tu vari izdarīt, lai tu esi labākais priekš viņu. Un tur tev stum iekšā tikai tas, ka tev paliek vairāk atbildība. Ne jau no mazāk, no komforta. Nē, es tevi saprotu, es tev piekrītu, tāpēc mēs esam kopā, jā, bet es domāju, ka daudz cilvēkiem tas varētu būt izaicinoši to dzirdēt, jo kāpēc tev riskēt ar kaut ko, ja tu vari strādāt to savu drošo darbu, saņemt savu drošo algu, tu zini, kādi būs tavi ienākumi, un tad arī tu zini, ka tu varēsi parūpēties par bērniem, bet... Stilīgāk ir, ka tev vienkārši piezvana, kad tu esi nopircis bērnam kapu par 250 eiro, un viņš ejot kaut kur viņu ir pazaudējis. Tu tāds, un tev visu laiku tās epizodes viņas nav, un tad tu saproti, ka tev bišķi savādāk jāskatās uz jautājumiem. Un man liekas, ka tās finanses, tā būs viena no lielākajām tēmām, par ko mēs runāsim, mēģināsim atrast atbildi, jo tur ir tas vidusceļš. Viens ir tā kārtība, un otrs ir tas manifestācija, un tad vispār par to mēs gribam dziļāk parunāt, tas nav šodien. Tātad manifestēt vai strādāt, kas ir pareizāk? Manifestējot strādāt. Okay. Tu strādāji, es manifestēju. Mums īstenībā tas strādā. Jā, mēs īstenībā šī mājā, kur mēs tik meža parkā dzīvojam, mēs viņu piemanifestējam. Visu kaut ko mēs Man liekas, ka vēl viena lieta saistībā ar finansēm un attiecībām ir tā, cik bieži vispār pāris sāk runāt par kaut kādām finansēm un cik bieži viņi ir atklāti tiešām arī sarunājas savā starpā un saprot, kur viņi vispār atrodas ar tām finansēm, jo man liekas, ka tas tomēr ir tāds liels izaicinājums attiecībās vispār uzrunāt. Es domāju, ka liels izaicinājums ir, ka vīrietis uzņemās finansiālo atbildību. Tā kā par sevi runāju? Nē, vispār es runāju par to. 50-50. Vienkārši run away. Ja tev džeks pirmajā randiņā saka 50-50, vienkārši paldies. Šis būtu interesanti, jo man ir ļoti daudz stāstu no draudzenēm, kur ir šis tā kā. Un beigās tas reāli ir izrādījies kā red flag. Protams, tas ir vienkārši super red flags. Ja cilvēks, jo tāpēc, ka tu vienmēr, es kā vīrietis vienmēr skatos uz to situāciju un uz to dzīvi, es saprotu, ka es uzņemos atbildību par visu, ko es esmu radījis. Līdz ar to, un tajā brīdī, kad es taisu 50-50, es saku... Pagaid, tu esi radījis tajā brīdī, kad tu aizies uz randiņu ar jaunu meiteni, tu vēl neko neesi radījis. Nē, tu esi radījis situāciju, par kur tev jānes atbildība. Bet es esmu piekritus iet ar tevi uz to randiņu, es tev arī varu uzņemties atbildību. Es paši to gribu parunāt dziļāk, jo es nesaprotu, kur tas ir. Un tas īstenībā aiziet uz nākamo otru. Tad pirmais ir finanses, otrais ir vīrietis, emocionālais atbalsts un viss šeit, šis viss stāsts. Tu jau vēji pie aptaujas tālāk, ja? Jā, tad pirmā tēma bija finanses, ko mēs iesim šo dziļāk. Otrā tēma ir emocionālais atbalsts. Pastāst kaut ko par to. Jā, emocionāls atbalsts, es domāju, arī ir vienkārši mega giga tēma Latvijas sievietēm. Tieši vispār īstenībā ne tikai Latvijas sievietēm, bet pāriem. Jo, īstenībā tad, kad piedzimst tas bērniņš, un tagad tā ģimene sākās, un ir tāda reāla krīze attiecībām, jo tad, kad ienāk attiecībās vēl viens cilvēks, tā ir krīze. Un vienalga, vai tas ir pieaudzis cilvēks vai mazs cilvēks ar savām vajadzībām, jebkurā gadījumā tā ir krīze attiecībām. Un tad tas pāris paliek reāli divatā ar to bērniņu. Jo mūsdienās mēs esam daudz dzirdējuši par mammu ciemu un silti un tam līdzīgi. Mēs te vārdi jau bišķiņ jau nodrillēti. Nezinu, ko tas nozīmē, pastāst mums.
mamma, ciems un cilts, un tad, kad tev ir apkārt cilvēki, kas tev palīdz, kad tev ir apkārt sievietes, kas tev palīdz audzināt bērnu, tā kā agrāk bija, kad bērniņš piedzima sētā, šajā sētā, kur dzīvo tu, mēs attiecībās un mūsu vecvecāki, un varbūt krustmāte vēl, un vēl kaut kāda kalpona vai kas, un tad viņi visi ap to bērnu arī ņemās un palīdz viens otram un apčubina un cilā. Un tagad mēs esam vieni paši savā mazajā dzīvoklītī. Un jums sievietēm jāizpilda pilnīgi visas funkcijas. Jābūt mājai tīrai, tam šitam, tur tās funkcijas, kad saskaiti, tur ir vesels tev kolektīvs. Jā, tur ir vesels profesiju klasifikators. Un vēl tev ir jārealizējās un jāiet biznesā. 50-50. Labi, tas, protams, paliek tajā brīdī, bet emocionālai atbalsta trūkums ir tiešām top vietā arī. Kas likās forši arī, kad īstenībā te uzrakstīja vīrieši un ar jautājumu, kā es varu palīdzēt savai sievietei. Tas, man liekas, arī ir tāds labs rādītājs, kad vīrieši arvien vairāk saprot to, ka tā, jūs paliekat kā pāris un sievietei reāli pietrūkst tā atbalsta. Jo, kā man arī viena meitene forši uzrakstīja, ja par katru bērnu iedot tur -5-10 gadus no pensijas vecuma, tad varbūt viņi vēl domātu par to. Man liekas, ir forši ideja īstenībā. Tāpēc, ka sieviete, tad, kad viņai ir mazs bērns, viņa strādā 24/7. Viņa strādā, es neesmu gulējusi vairākus gadus, ja? Tā kā normāli gulējusi. Var redzēt, nezinu, bet neesmu gulējusi, ja? Un es strādāju arī miegā, jo es to čekoju, to bērnu, es domāju par citiem bērniem, kurš man tur klepo blakus un tam līdzīgi. Un kāpēc man par to nevar iedot atvieglojumus? Es esmu reāli nogurusi, lūdzu palīdziet man, ja? Es kā vīrietis, kurš uzņemās atbildību, saka, mums neviens nevar palīdzēt. Kā nevar palīdzēt? Mēs varam paši tikai. Nē, labi, neviens, protams, neviens cits mums laimīgs nepadarīs. Arī tu nevari mani laimīgi padarīt. Man pašai sevi jāpadara laimīgi. Bet mēs varam palīdzēt. Un īstenībā tas ir tas, kas arī mums attiecībās, man liekas, izvilka mūsu attiecības bišķiņa pēdējos gados. Ir tas, kad mēs sapratām, ka mums vajag palīdzību, mums jāņem aukla, mums ir jāmeklē atbalsts, jo mēs nevaram pavilkt vienkārši divatā tie paši. Omas visi strādā, opi strādā, nodarbināti ar savām problēmām un savām dzīvēm, un nav tās kopienas, nav vairs tā atbalsta. Un arī tas, ka cilvēkiem varbūt, sievietēm ir grūti, es te gribētu pastāstīt savai draudzenei, ja, un viņa mēģinās mani mierināt, teikt, viss ir kārtībā, ar tevi viss ir labi. Šitais atkal stāsts, kad staigā viens pie otra, draugi satiekās un viens otram krata sirdis, cik viņiem ir grūti. Es vienmēr saku, aiziet pie terapeita, atrasināt šo, ka mēs kā draugi satiekamies, pavadam foršu laiku. Nevis raudam par gaļas cenām vai vēl kaut ko. Labi, tas ir tas ir cits tāds, bet idejiski, risinam. Tas ir par to emocionāli. Bet tas vīrietis, kas man uzjautāja to jautājumu, es viņu zinu. Un man ir ļoti liels prieks, kad vīrietis tā domā, es jau zinu, ka viss būs labi. Jo cilvēks, kurš sēž un domā, un kā pieaudzis vīrietis skatās uz situāciju, un viņš saprot, ka, ja es dzirdu, ka bērns raud, es varu notēlot, ka es nedzirdu, un es aizēju. Vai es aizēju atpakaļ un paprasu, ko es varu palīdzēt. Jo sākumā ir vienkārši jautājums, ko es varu palīdzēt. Jo neviens nezina, ko tu vari palīdzēt, līdz jūs tur atklājat, ko tu vari palīdzēt. Un, paņemt to atbildību un nebeigt no viņas. Jo mēs redzam, ļoti daudz vīrieši bēg no atbildībām. Tieši tas pats, ko mēs iepriekš runājām par finansēm, bēgšanu no atbildībām. Es nekomentēšu šito tagad, laikam mums vienkārši ej cauri epizodēm, cauri. Jā, mēs iesim dziļāk, šitais tiešām tāds, es tā kā vienkārši, tas, ka tu ej un jautā, piedalies, esi klātesošs, tas jau ir ļoti daudz, kur sieva labas vārds saka, tas jau ir daudz, ka tu esi un gribi palīdzēt, cilvēki to jūt, mēs to jūtam. Viena lieta ir saprast, kad ir vajadzīga tā palīdzība, otra lieta ir sākt viņu meklēt, un trešā lieta īstenībā viņu arī atrast, jo šobrīd ļoti, ļoti, ļoti trūkst, tiešām auklis, piemēram, man ir nenormāli daudz sievietes uzrakstījuši, jo es esmu vairākas reizes arī likusi kaut ko savos sociālos tīklos par aukļu jautājumu, vienkārši tik daudz cilvēki gribētu sākt meklēt. Jā, pirmais ir atdurties pret finansiālo, protams, otrais ir tiešām reāli kādu uzticamu cilvēku arī atrast. Tas arī ir. Kā ja kādam biznesa ideja vajadzīga rekurta, taisīt augļu servisu kaut kādu. Trešais, populārākais ir karš. Jā, tur diemžēl tā ir realitāte, bet ko es gribu no savas puses iedot? Varbūt labāk, ne. Varbūt labāk, jā. Es gribu iedot to, ka mūsu visu dzīvi, viss, kas mums ir apkārt, mūs mēģina iebiedēt. Lai mēs novērstu uzmanību no tā, kas mums ir jādara.
Un tas ir normāli. Es nezinu, tev tā bija pirms 20 gadiem pēdējo reizi, jo es vienreiz sapratu, ka viss, ko es tur lasu, 70, 80, 60% tās ir sliktas ziņas, tās ir negatīvas ziņas. Un kas visstulbākais, tā ziņa, viņa pēc tam griežās visu dienu tev caur galvu, un tu nevari viņu atlaist vienkārši. Un tas, kas ir svarīgi, protams, mēs atbalstam un saprotam, bet ja mēs dzīvojam visu laiku tajā stāvoklī, kad mūs var iebiedēt un mūs biedē, un mēs tikai ņemam to visu nopietni, tas pats ir, kur Trumps tikko tarifi, nav tarifu, tarifi, nav tarifu. Viņš vienkārši tādā veidā, viņš tirgojās. Un tas pats arī ar mums, kā mūs mēģina iebiedēt, lai mēs neliktu ārā bišķi no savām biksēm, lai mēs neietu pakaļ, jo nevienam nevajag mērķi sasniedzošus, augsti attīstītus cilvēkus. Visiem vajag cilvēks, kas strādā parastu darbu. Vai. Es to par to pat. Visi, kas ir taisi kaut kādas lielas lietas, viņiem vajag vienkārši... teorija piekritēs? Nē, vienkārši tev ir skola, viss tā sistēma, viņi ir, lai uztaisītu darbiniekus. Viņi ražo darbiniekus. Tas ir veca sistēma, kas vēl projām strādā. Un, ja tu gribi būt viens no šiem darbiniekiem, sēdi ziņās, runā ar draugiem par to, cik mēs esam bīstamā vietā, runā par to, ka tur ir kaut kāds šaurums, ar kur var aizvērt ciet un viss. Jā, tās lietas var notikt. Mēs to nevaram kontrolēt. Domājam vienkārši par lietām, kuras mēs varam kontrolēt. Mēs varam ko kontrolēt? Savas sievietes pašsajūtu ar emocionālu atbalstu, esot tur blakus, tad fokusējam varbūt to laiku, ko mēs veltam. Tu jau atkal tagad tas viss iejauc atkal bērnu iekšā. Bērna dzīvi, bērnu spēlējos un aizmirsīsies karš tev. Aizēju paspēlējies ar bērnu. Ok, labi, šitais ir... Šitais arī liels topiks, mēs par viņu iesim dziļāk teikt vienkārši tādu. Par karu? Mēs neiesim par karu. Nē, par iebiedēšanu, par to, kā, es vienkārši izpļauju kaut kādas skaļas frāzes, bet mēs par to ieiesim drusku dziļāk, vienkārši saprast, kā izlīst no šitā Vāveres riteņu viņu saucās, tā arī viņš saucās. 4. dzīves vieta un lielāks auto. Tas ir finanses. Tas ir finanses, protams. Jā, tev vajag lielu dzīvesvietu. Tagad taču mums ir kaut kādi visādi atbalsta projekti dzīvesvietām. Vispār, es kā cilvēks, kurš iedvesmojas no Dubajas, es skatos, kā dzīvo cilvēki, un es saprotu, ka mēs esam iebāzti kastītēs. Un tas atkal tas, par ko mēs pirmais runājām, par to, arī par to, ar ko mēs sākām, ka tu esi laimīgs, ka tu virzies pakaļ, ka tu audzē ģimenes sev vispār. Tu sāc saprast, kāpēc nedzīvot labāk, plašāk, vairāk, kāpēc tu neiet to soli, ka viņš tev iedod to plašumu redzējumam. Bail, tāpēc, ka bail. Tas ir atkal par to izkāpšanu no tās komforta zonas, kur tu visu vari kontrolēt. Jā. Jo dzīvojot Kurciemā dzīvoklī, maksājot 350 eiro īri vai kur tu tur, droši vien tu maksā kredītu kaut kā ar vēl kaut ko. Jā, tu visu kontrolē, tu esi malacīts, tu vari pasīt sev pa plecu, bet... Un visiem citiem, kuri pelna naudu, tiem ir kaut kāds viņi ir kaut ko apkrāpjas. Man tas bija vispār arī pirmajā biznesā. Es domāju, ka viss, kas pelna daudz naudu, vismā krāpnieki. Mums tas bija, man liekas, ka šitais ir ritīgs mindsets, ar ko mēs esam strādājuši. Tas, ka nauda ir... Atceries, ka mēs laidām Rudolfu skolā, un es teicu, es negribu vest uz to skolu, tur tādi iedomīgi, droši vien cilvēki, bagāti. Un tad es sapratu, ka tas bagātība kaut kas slikti, un tas ir reāli iedzīts. Tā kā iedzīts iekšā, tā kā tu saki, laikam, jā. Kāpēc neskatāmies to cilvēku, kas pabrauc tajā Poršā garām, tas jau krāpnieks kaut kāds, noskatāmies tur uz viņu, vai viņš ielien tev priekšā rindā, šitie jau piesieši, tie jau neko nesaprat. Vienkārši asociējamies ar to, esam tas, es arī pa Meža parku, cik mēs vizinājāmies apkārt un sapņojam, ka mēs dzīvot. Un tagad es sēžu tajā, trusenēs, pirms gulēt iešanas, skatos pa logu. Es te dzīvoju. Saprāt? Un tas arī, kad cilvēki, man liekas, ielaiž, ka var tā būt. Tev var būt liela jauna mašīna, tev var būt māja, tev var būt tas. Un tad jau tu tā kā iedod kaut kādu uzdevumu. Tā ir manifestācija. Un tad sākās jau, tad viss nokrīt. Galvenais neko nedarīt, ja? Bet vispār es par šito arī domāju, ka tajā saistībā arī mūsu kaut kādās attiecības krīzes brīžos īstenībā šis ir bijis par to, ko tu man vienmēr esi mācījis. Un to, ka agrāk arī es vienmēr domāju, ka no tevis ir atkarīgs. Tu tur kaut ko dari nepareizi, tu tur kaut ko dari slikti, tāpēc es jūtos slikti, tāpēc es nelaimīgi, tāpēc mēs tur nevaram īri samaksāt, jo tu man tur visu laiku tikai kaut ko soli. Ja? Un īstenībā
tu man iemācīji, kad mēs paši tikai varam ar sevi strādāt un padarīt sevi laimīgu. Un tā problēma, ja viņa ir, tad viņa ir mūsos, nevis tajā partnerī. Ja? Protams, kad attiecības kaut kādā brīdī var nonākt tajā situācijā, kur es saprotu, ka tu negribi turpināt strādāt. Tas bija tas, ko tu man vienmēr arī stāstīji. Ja tu gribi ar mani kāpt, tad tu kāp ar mani. Jo, ja tu ar mani nekāp, tu mani turi uz tām trepēm, un es arī netieku augšā. Tur tas salīdzinājums, ka tu attiecības ir, ka tu kāp pa trepēm augšā, un tad, kad viena kāja ir uzlikta, ja tā otra kāja nenāk līdzi, tu nevari palikt ar šito kāju tālāk. Un tu tā un gaidu, man liekas, tajā mūsu lielajā krīzēs ir teicis, ejam tālāk. Tas ir tas, ko mēs atkal domājam par tiem cilvēkiem, bagātiem cilvēkiem, ka viņi tur slikti un viņiem tur viss ir shady un viss tur apakšā. Ļoti interesanti ir. Man ir YouTube 5 stundu garš video izdzen bombs, kur mums bija reāls pasākums, mēs viņu iefilmējam, un ir vērts paskatīties, jo tur ļoti daudz cilvēku runā par visādiem šitādiem te prāta eroriem, kas ir iestājās, kur tu nevari iet tālāk, lielāk. Bet par to mēs arī, protams... Man patīk, ka tu visu laiku bet par to mēs parunāsim. Mēs tagad vienkārši tikai cilvēki domās, ko jūs tur liejat ūdeni. Jūs tur nevarat kaut ko konkrēti iedot. Jā, mēs nevaram, tāpēc, ka mums ir 6 tēmas, mums viņas ir jāsadala, mums ir jāinteresē, jūs to visu noskatīties. Tā kā nākat uz nākamajām epizodēm būs interesanti. Tātad, tālāk. Vēlme pēc pašrealizācijas. Tas ir, labi, šodienas mūsu sarunu, pirms tam mēs izdzēšam ārā un varbūt vēl par to nerunājam tik daudz, bet jā, sievietēm ir ļoti svarīgi bijis atlikt kaut kā to ģimenes plānošanu vai bērnu audzināšanu, kas no tevis tik daudz paprasa, ja? Tāpēc, ka viņas grib kaut ko pašu savā dzīvē izdarīt, kaut ko pašu attīstīt sevi, izstrādāt un sajusties laimīgas arī kā individuāls personības. Un, man liekas, tas ir brīnišķīgs solis. Es, man liekas, ļoti bieži tev atkārtoju par to, ka tu arī, man liekas, runāji par kaut kādām pašrealizācijas lietām. Es atceros, bija tā saruna, un es saku, paskaties, šitais bērni. Tur īstenībā jūs tik daudz darat sievietes, par ko es arī varu uzteikt. Labi, bet te jau nav runa par šito mājas soli, ja? Bet ka tu noķer to sajūtu, ka es šo te visu esmu redzējis, radījis. Es kā sieviete esmu radījis šos apstākļus, un mēs esam pateicīgi un priecīgi, un tā kā mēs novērtējam sevi, un tā jau ir daļēja realizācija. Jo es saprotu, ka cilvēki saka, vajag pašrealizēties. KFC īpašnieks atvēra pirmo restorānu 62 gados. Mums vēl ir tik daudz laika realizācijai. Es tieši tāpat iedomājos, ka bērni būs izauguši, būs kaut kādi mazbērni, vēl kaut kas. Cik daudz mums būs, tie ir bērni fonā, tā ir real family stuff. Bet, respektīvi, ka mums vēl ir tik tiešām daudz laika, realizēties. Un līdz to... Pagaid, tu nekad nezini, cik tev ir laiks, ja? Labi, tagad tu sāksi, ja? Nē, es nesākšu, tas arī ir. Nē, bet tas taču ir skaidrs, mēs nezinām, cik mums ir daudz. Kas var būt skaistāks, kā, es turēju tagad 4. bērnu rokās, es domāju, bērnu radīšana, dzīvības radīšana, tas ir svarīgi, ja vispār esi sūds. Tas ir mums, jā, mēs te varam par to runāt. Mēs esam izlēmuši, ka mūsu dzīves viena no lielākajām vērtībām ir ģimene un būšana kopā un atrodam to laiku un izaicinājums un piepildījumu tajā būšanā kopā ar bērniem. Ja? Bet tas ir tas mūsu ceļš kaut kāds izvēlēties. Es nezinu, vai tas ir priekš visiem. Mēs par to noteikti varam runāt un domāt, bet sev tomēr arī laiks kaut kāds ir jāatvēl. Drusku, jā. Vispār viss sākās ar sevi. Bet labi, par to mēs paspēsim vēl. Tātad, un pēdējais ir kas? Veselība. Ļoti daudziem bijuši ļoti traumatisks, grūts pieredzes un veselība, tas ir vairāk domāts vecums, es esmu pa vecu, vai bērnu veselība, jo arī bērnu slimošanas diezgan daudz no vecākiem paņem līdzi, un te es nerunāju pat par to, ka, ja, piemēram, piedzimst bērniņš ar kaut kādām veselības problēmām, kas vispār ir diezgan skumji un bēdīgi, un vienkārši es cepuru nost visiem. Tā cepuru nost jums, tas ir wow. Nē, nevajag just līdzi vai kaut kā iesaistīties, palīdzēt un domāt par to, kā viņiem var tiešām sniegt atbalstu, jo tā ir liela problēma. Par atbalstu vispār. Mēs varētu ieviest, man ir labdarības organizācija, kur mēs rūpējamies par bērniem. Un mēs varētu ieviest, ka mēs viņiem arī rūpējamies šī podkāsta ietveros. Bet tas mēs pēc tam izdomāsim, kā mēs to integrēsim. Šito izgriežam, ja? Bet kas man kā vecmātei varbūt vispār likās crazy, un kā vispār tā var būt, un kas tas vispār ir, kad sievietes izlem, ka viņas negrib dzemdēt vairs bērniņus, tāpēc, ka viņām ir traumatiska dzemdību pieredze. Man tas liekas vienkārši, kāds? Tas ir vienkārši šausmīgi. Tā kā
briesmīgi, ļoti skumji, ļoti skumji. Un tiešām daudz sievietes rakstīja, ka viņām ir tik traumatiska tā pieredze, un tas ir tik bēdīgi. Come on, vienkārši kāds var būt. Man tas liekas šausmīgi. Jā, tāpēc veselība arī ir, protams, jautājums, kas kavē augt jaunām ģimenēm. Tu kā eksperts, ja mēs mēģināsim parunāt par šo, kā tu esi sagatavojusies šim visiem dzemdībām? Tur var, protams, ļoti daudz ko darīt. Sieviete pati, jā. Tāpēc viņai vienkārši tas šoks ir tāpēc, ka jo tu mazāk ieliec laiku un tu sagaidi kaut kādu super rezultātu, un tad saka, nezinu, tu esi ielikusi tur 10 stundas savā dzemdēšanas tajā fināla fāzei, un tev ir traumatisks dzemdības, un, protams, ka viņas tādas ir, tāpēc, ka tu neesi vispār gatavojusies. Tas tāpat kā tu, jebkurš no mums aizies maratonu tagad noskries, tā būs traumatiska pieredze. Tas varbūt pat nav tik ļoti par sievietes gatavošanos. Protams, ir arī sievietes, kas aiziet uz dzemdībām nesagatavojušās pilnībā, bet tur vairāk ir tiešām arī no tās veselības aprūpes viedokļa. Man liekas, ir crazy, ka tu vienkārši tādā milzīgā, vienā no saviem dzīves lielākajiem notikumiem, vistransformējošākajās sievietes iespējams dzīves notikumā, tu saņem pretī aprūpi, diemžēl tādu, kas tevi atstāja traumu uz dzīvi. Ja? Tas ir vienkārši ārpus katras. Tas ir visiem, kas ir noguruši, pārslogojuši un nesaprot, ka tas katrs cilvēks ir cilvēks. Un par to mēs tur viņi paši, kā saka, es atceros bērnībā zagu končus, un es jūtu, ka man dzīvē bija zemi finansiāli mirkļi, ka es maksāju par tām nozagtajām končām. Tā kā mēs visi samaksājam par visu, ko mēs esam izdarījuši dzīvē. Tagad atzinies zakšanā? Jā, uz ko es tikai neatzīšos šajā podkāstā. Okay, ja? Okay. Tā kā mums jau taču ir atklāti. Un personiski. Personīgi, taču dzirdējāt, ievad bija labs. Tātad, tās ir tēmas, kuras mēs risināsim. Pirmajā sezonā varbūt arī ilgāk skatīsimies. Mums ir super svarīgi jūsu atpakaļsaiti, jo no tā mēs redzam, ka šis kādu interesē. Tagojiet, rakstiet par mums. Rakstat par mums. Jā, saprotat, mēs jau neredzam. Jūs noskatāties, aiziet, mēs jau neredzam, vai kādam to vajag. Tāpēc mums vajag kaut kā, lai jūs radat par sevi kaut kādu zīmi atstājiet. Iegravējiet varbūt. Atcerieties par tiem 100 eiro, ja? Ko Gustavs piesolīja. Un grafiti, atstājiet kaut kādas zīmes par to, ka jūs esat šeit ienākuši. Un, man liekas, ka bija interesanti. Man liekas, ka būs interesanti. Un tāpēc mēs to darām. Mums ir ko darīt, ir bērni, biznesi, vēl kaut kas. Mums ir ko darīt. Bet mums liekas, ka šis ir kaut kāds maziņš mūsu veids, kā mēs varbūt varam ietekmēt demogrāfiju, padarīt lielas ģimenes par normu, kad nav tā, ka tev cilvēki brīnās par 4. bērnu, un ka tas ir kaut kas wow, bet tas ir normāla praksa. Normāla praksa būtu katram vismaz 2,1, kāds tagad ir Latvijā noteiktais. Ja katrai ģimenei būtu jāatražo 2,1 bērniņš. Mēs jau esam atražojuši, ja? Man jau māsa arī saka. Kas ir 2,1? Pēc statistikas. Tev jābūt 2,1 bērnam? 2 bērniem vismaz, jā, ar nosliec uz 3. Labi, ja mēs, kā saka, mums vajadzētu skaitīt. Ja jūs kāds radat bērnu šī podkāsta iedvesmot, lūdzu kaut kur ierakstiet, lai mēs varam sākt uzskaitīt. Un tad mēs varam pateikt, šis podkāsts ir radījis vēl vienu 9 stāveni. Ja? Paldies, tu biji ļoti laba, tu ļoti daudz komplimentus man izteici. Arī gribētu izteikt komplimentu tev par to, ka tu iztver manas trakās idejas un turpini ticēt labajām, turpini ticēt tam, ka mums viss sajies. Un mums viss sajies. Tāpat kā jums viss sajies, ja jūs ļoti ticēsiet. Tā ticība īstenībā ir izvilkusi mūsu 10 gadus kopā, tāpēc, ka es vienkārši domāju, ja ir bijis tik sūdīgi mums agrāk, un es zinu, ka viņam kaut kad izdosies tas viss, ko viņš man ir solījis, tad es arī gribu tur būt blakus, negribu, lai kādi citi skatās no malas. Viņi negrib arī, lai es lieku no Dubajas bildes ar ēdienu. Citu sievieti. Jā, tā kā arī varbūt kādam izturība un tiešām plānojam lielā periodā lietas, bet par to visu pēc tam dod 5. Pirmā epizode ir beigusies. Nē, šitā. Nevar aizsniegt. Iedomājieties, bērns izturēja, visu dzīvi, un viņi uztraucās. Kā vienmēr. Atā. Pasaka tā cilvēkiem. Atā.